Mums sievietēm seks gan vienmēr tomēr ies kopā arī ar jūtām pretēji vīriešiem, ka viņiem tas citreiz ir tīri tāda tehniska nodarbe. Kā mums sievietēm vajadzētu to seksu uztvert attiecībā pret vīriešiem? Es runāju konkrēti par krāpšanas gadījumiem, ka pēkšņi vīrs ir nodevies seksam ar kādu citu sievieti, mums tā ir visa traģēdija. Vai mums uz to tā ir jāskatās, vai mums uz to ir jāskatās vieglāk? Vispār daba ir iekārtojusi tā, ka mēs sievietes vīriešiem piedodam fizisku neusticību. Galvenais, un tieši tāpēc arī vīrieši saka, parasti attaisnojot savu darbību, viņi saka, tur jau bija tikai seks. Bet, ja nedod Dievs, viņš atnāk un pasaka, es esmu iemīlējies, un pat ja viņš nav gulējis ar iemīlēšanās objektu, tās gan ir pasaules gals. Tā kā, bet tad mums vēl kāds pāris stundas būtu par šīm tēmām jārunā. Ja? Es negribu piekrist tam, kad vīriešiem seks bez jūtām un sievietēm savukārt tas jūtas ir vajadzīgs. Tur varbūt ļoti, ļoti atšķirīgas motivācijas. Kas, ko un kāpēc, ja? Bet pamatā visiem jau tās jūtas. Jūtas jau ir vajadzīgs tam pašam vīrietim. Viņš vienkārši neko nevarēs izdarīt, ja viņam kaut kas tur neradīsies iekšās pret to sievieti. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.